This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4083. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 26. februārī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, mazliet aizsmakušā Silvija Kļaviņa Baršnī. 2024. gada 24. februārī pasaule pieminēja 2. gada dienu kopš Krievijas neizprovocētas un nepamatotās pilna mēroga agresijas pret Ukrainu. Ukrainas bruņotie spēki, Ukraiņu tauta ar starptautisko partneru un sabiedrības atbalstu varonīgi cīnās pret Krievijas agresoru, aizstāvot savu brīvību un neatkarību. Apliecinot solidaritāti ar Ukrainas tautu, Ukrainas vēstniecība Latvijā un Latvijas televīzija sestdien rīkoja labdarības koncertu Ukrainas atbalstam kopā ar Ukrainu. Ienākumi no koncerta tika novirzīti Ukrainas bruņotiem spēkiem un Ukrainas bērniem sadarbībā ar labdarības fondu ziedot.lv. Dzirdēsim tagad vienu dziesmu, ko dzied etnogrupa Ogas, Pate māte savu dēlu, tad dzirdēsim Latvijas valsts prezidenta uzrunu koncerta laikā, un tad dzirdēsim Kārli Kazāku dziedam Es karāji aiziedams. Savu dēlu, karavīru audzināja, īsi svārku saustam lika, ērtus šuva zābakzīrs, gatavs bija karavīrs, gatavs kāra kuvēlīrs, turienīnu vien gaidīja, kad mums vīnis vīnotos, nāk no muižas divas zīmes, lai dēvīnu karārai, māte galvu noglaudīja, tās uz līta cepurī. Māsa sēja katlatrānu, brālēns jūza zobenki, vēl māsīna tak dārzāji, puško savu bālēvi. Žēli nopakaļ, brālēns māsa žēli rauda, tavs māmīna vēl jo žēl, zeltainī tēlīgā vīna, tā raudāja itin žēl.
es būtu savu vainā dzīnu iemetusi rāvienā, lai tas spoži nespīdēja, līdz pārnāca karavīrs, lai tas spoži nespīdēja, līdz pārnāca karavīrs. Augsti godātais vēstnieka kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie klausītāji un skatītāji, godātie Latvijas cilvēki, visi Ukrainas draugi un atbalstītāji. Ir pagājuši 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. 2 gadi kopš pilna mēroga ļaunuma. Un mēs zinām, ka šis karš ir centieni iznīcināt Ukrainu. Iznīcināt valsti, kurai no Krievijas neko nevajag. Valsti, kas tikai vēlās būt neatkarīga. Bet neatkarība nav tikai. Neatkarība ir vislielākā vērtība. Tāpat kā dzīvība ir vislielākā vērtība. Vai tas būtu Ukrainas, vai tas būtu Latvijas. Šodien mēs pieminām visus, kas ir krituši par Ukrainu. Mēs pieminam arī vienu mūsējo, Vitāliju Smirnovu. Pērnā gada oktobrī kaprālis Vitālijs Smirnovs ziedoja sevi Ukrainas neatkarībai. Viņš savu dzīvību atdeva ne tikai par Ukrainu, bet par Latviju, par visu Eiropu. Un viņš to neatdeva velti. Gluži kā mūsu senči neatkarības karā, 2. pasaules karā vai 3. atmodas laikā. Jo gan mūsu tēviem, gan vectēviem ir bijusi svarīga savu valsts un tās brīvība. Viņi to darīja, lai mēs visi varētu būt. Un mēs turpinām būt un sargāt mūsu brīvību. Savu brīvību un tagad arī Ukrainas brīvību. Pienāks laiks, kad par šo dienu būs daudz atmiņu stāstu. Ko kurš darīja? Kam kurš ticēja? Ko kurš domāja? Bet ne tagad. Tagad mums visiem ir jāstrādā, lai tad, kad pienāks laiks atmiņām un stāstiem par to, ko mēs esam darījuši šodien, mums nebūtu kauns. Esmu pateicīgs jums visiem, kas ikdienā palīdz Ukrainai, kas aizsargā Ukrainu. Un jūs ar darbiem un ar sirdi esat šeit. Jūs esat pareizajā vēstures pusē. Arī man izvēle ir tieši tāda pati – atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai. Jo taisnīguma un cilvēcības aizstāvēšana nekad nevar būt lieka. Tādēļ, lai šī vakara dziesmu garaspēks spēcina mūs visus un visvairāk jau mūsu ukraiņu draugus. Slavu Ukrainai, saules mūžu Latvijai! Tagad es gribētu, lai mēs visi dziedam. Nākamo dziesmu jūs zināt, tā ir latviešu tautas dziesma, un es tiešām ticu, augstgodātais prezidentu kungs, ekscelences un klātesošie, un arī cilvēki pēc televizoru ekrāniem, īpaši, ja jums ir bērni blakus, tad māciet viņiem mūsu dziesmas. Es karāju aiziedams, es karāju aiziedams,
Atstāj māsu šūpulī, atstāj māsu šūpulī. No kariņa pārnākdams, atrod lielu rakstītāju. Pavaicāju māmiņai, kas tā liela rakstītāja. Tādēļ tavu māsi, ko atstāji šūpulī. Rakstītāja man māsi, izrakst kara karodzi. Raksti zilu vai dzelten, mūžam manis neredzēs. Un tagad lai skan Bārenītes dziesma. Dzied Igaunijas latviešu folkloras ansamblis Rēvele. Šovakar gribam sveikt mūsu kaimiņus, igauņus, viņu valsts svētkos. Klausīsimies tagad igauņu valsts himnu. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iialdea, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnissa, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Bet tagad klausīsimies Meža brāļu dziesma latviski igauņu partizāna dēla izpildījumā. Ieskaņots 2016. gadā un atrodams On the Way of Freedom YouTube kanālā. Latvijas enduro taku iezīmēšanas 4. ekspedīcija viesojās mājīgā bunkurā Metsavenna talu Igaunijas pusē, kur laipni sagaidīja igauņu meža brāļa dēls Mēlis, kuram ir daudz dzīves priecīgu un traģisku stāstu par laiku pēc kara,
bet šūpuļu dziesmas vietā mēlis ģitāras pavadījumā nodziedāja Meža brāļu dziesmas. Mēlisa tēvs Harry Motus kļuva par Meža brāli 1940. gadā. No Meža viņš iznāca tikai 1954. gadā, pēc Staļina nāves, kad no Sibīrijas sāk atgriezties pirmie izsūtītie. Klausīsimies! Помогайте петь это. Это самая знаменитая песня про Meža brāļiem. Kur Meža mālama ja massa, kut dzīvos jāsmējs laimīgi. Tur Meža mālama ja massa, no mitinās viens sarkania. Aici, aica, aica, ai brāli, mēs Meža brāli īstenijā. Aici, aici, aica, aici, aica, ai brāli, mēs Meža brāli Igauni. Mums nav ne senta naudas tieša, mēs tagad Mežā jādzīvo. Un ne mēs gribam, nevienmēr svešam pakalpot. Aici, aica, aica, ai brāli, mēs Meža brāli īstenijā. Aici, aici, aica, aici, aica, ai brāli, mēs Meža brāli Igauni. Savu karoku silimel palko, mēs vienmēr kodā turēsim. Un tad, kad ausis rīta saulēs, mēs zināsim, kurš Igaunis. Aici, aica, aici, ai brāli, mēs Meža brāli īstenijā. Aici, aici, aica, aici, aica, ai brāli, mēs Meža brāli Igauni. Un tavas tumšas pulgas acis, kas manu sirdi paņēma. Vastamas tumšas pulgas acis, kas mūzam neaizmirstamas. Aici, aica, aica, ai brāli, mēs Meža brāli īstenijā. Aici, aici, aica, aici, aica, ai brāli, mēs Meža brāli Igauni. Man devu mātinoša pusi un māsa tālos ziemelos. No glistus viens par purviem mežiem un sauju visus naidnieku. Aici, aica, aica, ai brāli, mēs Meža brāli īstenijā. Aici, aici, aica, aici, aica, ai brāli, mēs Meža brāli Igauni. Aici, aica, 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 brāli, mēs Meža brāli īstenijā. Aici, aici, aica, aici, aica, ai brāli, mēs Meža brāli Igauni. Juhu! Bravo! Un tagad lai skan mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programma. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien es jums stāstīšu par Leonu Briedi. Leons Briedis, latviešu dzejnieks, rakstnieks, literatūras zinātnieks, literatūra kritiķis, tūkotājs un atzejotājs, dzimis 1949. gada 16. decembrī Madonas rajonā. 1968. gadā iesāka studijas Latvijas Valsts Universitātē,
Latviešu valodas un literatūras dienas nodaļā, no kuras 1970. gadā izslēgts par pretpadomju darbību bez jebkādām tiesībām apgūt augstāko izglītību bijušās PSRS teritorijā. Neraugoties uz to, 1972. gadā tomēr iestājies Moldāvijas Republikas Kišiņevas Universitātes Spāņu valodas un literatūras dienas nodaļā, no kuras spiests aiziet savu sakaru ar Moldāvu un Rumāņu demokrātisko noskaņoto inteliģenci dēļ. Pēc tam mācījies Maksima Gorkija literatūras institūtā, augstākajos literārajos kursos Maskavā. Leonīds Briedis tulkojis un atzejojis no latīņu, krievu, poļu, angļu, romāņu, suahīlī, albāņu un citi valodām, lūgu, mūziklu un kinoscenāriju autors. Leons Briedis ir arī rakstījis grāmatas bērniem. Sadarbībā ar komponistu Raimondu Paulu sacerēti teksti ap 150 dziesmām. Leons Briedis strādājis visdažādākajos Latvijas kultūra izdevumos, laikrakstā Literatūra un māksla, izdevumā Jaunās grāmatas, kulturoloģiskajā žurnālā Grāmata un citi. Viņš bijis kulturoloģiskā žurnāla Kentaurs 51 dibinātājs, galvenais redaktors un izdevējs, izdevniecības Minerva direktors, Latvijas rakstnieku savienības un PEN kluba biedrs. Leons Briedis saņēmis dažādas gan Latvijas, gan starptautiskās literārās balvas un prēmijas. Tā skaitā Ojāra Vācieša prēmiju par dzejas, dzīves un sabiedrības laikmetīguma izpratni. Rumānijas rakstnieku savienības prēmiju par rumāņu kultūras popularizēšanu Latvijā. 1999. gadā apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. 2010. gadā par dzejoļu krājumu Mīkrēšļa rokraksts saņēmis Ojāra Vācieša literāro prēmiju. Leons Briedis aizgāja mūžībā 1. februāra 2020. gadā, 70 gados. Viņa dēls Adriāns Briedis Makovejs arī ir dzejnieks un dramaturgs. Bet Leona Brieža dzeja turpinās mūs iepriecināt. Tagad skanēs grupas Kredo dziesma Kad mēs iemīlēsim ar Leona Brieža vārdiem. Nebaidies, ja skaušu tevi. Es ar neredzamām rokām no visredzīgākās ēnas, kura mīt zem oša koka, kad tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsī tevi pēkšņi mežā saukšu, un kā zvaigžņots padebesis pāri tavai galvai augšu, kad tu prom uz mājām skrej. Vai gan tu izbeidz spēsi, vai gan es izbeidz spēšu, tad, kad tu iemīlēsi, tad, kad es iemīlēšu. Ja tu slēpsies, nepaslēpsies, kaut vai slēpsies caurā vietā, jo es tevi sameklēšu.
katrā lietā, katrā vietā, kurai garām smaidot ej. Arī tad, ja tevis nebūs, tevi tomēr atradīšu. Un ap tevi tā kā mežvīns neredzamas rokas spīšu, kad tu prom uz mājām skrej. Vai gan tu izbēgt spēsi? Vai gan es izbēgt spēšu? Tad, kad tu iemīlēsi, tad, kad es iemīlēšu. Vai gan tu izbēgt spēsi? Vai gan es izbēgt spēšu? Tad, kad tu iemīlēsi, tad, kad es iemīlēšu. Vai gan tu izbēgt spēsi, izbēgt spēsi, vai gan es izbēgt spēšu, izbēgt spēšu, tad, kad tu iemīlēsi. Tagad klausīsimies, par ko Leons Briedis nodarbojās savā brīvajā laikā. Sveicienu! Tāpat kā savā dairadē, arī vaļaspriekos, Leons bija aizrautīgs cilvēks. Tas tiešām atbilda viņa kustīgajam uguns temperamentam. Tādēļ viņa hobiji pārsvarā arī bija saistīti ar kustību. Kā uguns zīmē dzimušu strēlnieku, viņu neprātīgi pievilka ūdens. Viņš esot peldējis visās pasaules malās, pat idiotiskos apstākļos. Arī pēdējās mūža vasarās Kauguros viņš katru rītu devies peldēties uz jūru. Jāatzīmē, ka skolas gados Leons ir aizrāvies ar vieglatlētiku. Pat dzejoļi viņam visbiežāk topot kustībā, soļojot dabā un murminot prātā ienākušās rindas. Pārējie hobiji viņam nākuši līdzi no bērnības gadiem, piemēram, veļas mazgāšana un izgriešana. 60. gados veļas mašīnas nebija. Tēvs strādāja Sinču kalnā par skolotāju, arī Leons tajā skolā mācījies līdz 5. klasē. Māte kādu gadu vai divus vēl palikusi iepriekšējā dzīves vietā, tā ka ar saimniecību nācies tikt vien galā Leonam. Viņš ir gan zāģējis malku, gan mazgājis veļu. Un agrāk izgriezt veļu bijis vīriešu darbs. Neviens no tā nav kautrējies, jo, lai izgrieztu veļu, ir vajadzīgs liels spēks. Un tā nu pārnācis no skolas, Leons varīs arī ēst. Vislabāk viņam padodoties harčo, gulaši, zupas. Zupās viņš esot nepārspējams. Kā pats Leons stāsta, man patīk varīt ēst. Domāju par dzīvi, dzeju, visi ciemiņi, kas atbrauc, dabū zupu. Ar citiem ēdieniem gan pārāk neaizraujos. Bērnībā Leons arī kolekcionējis, izgājis visam cauri nozīmītēm, cigarešu etvijām, sērkociņu kastītēm, markām. Kur tas viss pazudis? Vienīgi markas sataupījis un atdevis dēlam. Kā kolēģis varu teikt, ka Leons kopējās pasēdēšanās ar draugiem un amata brāļiem bijis arī fantastisks sarunu biedrs un stāstnieks. Tagad skanēs dziesma Varavīksne. Komponists Raimonds Pauls, vārdu autors Leons Briedis, dzied Ingus Pētersons. Pāri
kuplām vīkstam pāri, ļevai, pāri kuplām vīkstam ārā, rīkste, vārā vīkste. Pāri kalnam, pāri purvas līkšņām, pāri kalnam, pāri purvas līkšņām, vārā rīkste, vārā vīkste. Simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās mūsu vārā vīkstē. Simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās mūsu vārā vīkstē. Aiziet, tūcē, aiziet rīta rasā, aiziet, tūcē, aiziet rīta rasā, ārā rīkste, vārā rīkste. Aiziet, puķēs, aiziet visās krāsās, aiziet, puķēs, aiziet visās krāsās, ārā rīkste, vārā rīkste. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Apsveicam Latviešu slēpotāju klubu ar ļoti veiksmīgu, sekmīgu, fantastisku, prieka pilnu nedēļas nogali šus
Mountain. 145 dalībnieki piedalījās no Ilinojas, Mičiganas, Indiānas, Ohio, Kalifornijas, Kanādas un pat no Latvijas. 54 dalībnieki piedalījās NASCAR sacensībās un jauni čempioni saņēma godalgas, ieskaitot jaunus kausus, ko dāvināja Vallija un Modris galenieki. Pirmo vietu sieviešu divīzijā uzvarēja Krista Lenša un Pēteris Plūme uzvarēja jauno Modra galenieka vīriešu kausu. Interesanti pieminēt, ka Pēteris to jau saņēma 1985. gadā, tātad to varonīgi izcīnījis atkal pēc 39 gadiem. Apsveicam visus slēpotājus un dalībniekus. Un, protams, rīkotājus, galvenokārt Dāvidu un Māru Blumbergus. Šo sestdienu, 2. martā, Čikāgas Daugavas Vanagu apvienība atbalstīs Krišjāņa Barona latviešu skolu, gatavojot pusdienas. Būs kotletes ar sēņu mērci vai hamburģeri, kartupeļi, dārzeņi, debesmannā un citi labumi. Skolas rītlūkšanu 11. vadīs katoļu draudzes dalībnieki un pēc svētbrīža būs pusdienas. Nāciet visi, atbalstīsim Krišjāņa Barona latviešu skolu. Svētdien, 3. martā, būs 2 gada sapulces. Svētā Pētera draudzes gada sapulce sāksies pēc kafijas galda. Viņiem dievkalpojums 10:00 un pēc tam kafijas galds un pilnsapulce. 12:30 Līgzdas telpās būs Daugavas Vanadžu pilnsapulce, un 1 vai 13 būs Daugavas Vanagu. Tas, kā jau minēju, notiek Līgzdas telpās Dienvidu ēkas mazajā zālē. Daugavas Vanagi, sasauksimies! Un tagad gribam no sirds dziļumiem sveikt mūsu ļoti, ļoti jauno Čikāgas Latviešu radio raidījumu komitejas priekšnieci Valliju Galenieks, kura svinēs savu dzimšanas dienu 29. februārī. Kāpēc es tik ļoti uzsvēru, ka viņa ir ļoti jauna? Jo taču viņa svin savu dzimšanas dienu tikai katrus 4 gadus. Viņas mīļais vīriņš Modris pirms 4 gadiem sagatavoja jauku dziesmu virkni, un to šovakar un nākamajā nedēļā atkārtosim. Šovakar mēs dzirdēsim pirmo pusi, nākamajā raidījumā dzirdēsim otro pusi. Daudz laimes un daudz baltu dieniņu, Vallija! Oh
Dzirdējām radio kora vīru grupu dziedam Lūk, roze zied. Modrs galinieks sveic Valliju dzimšanas dienā ar dziesmu virkni. Vallijas vecāku mājas bija tieši Baltijas jūras krastā, kur viņa pavadīja bērnības sākuma gadus līdz 1944. gadam. Dzirdēsim 3 dziesmas par jūru. Es kā smilga smilšu kāpai pieskaros, es kā smilga vēja liekta atliecos, es kā smilga smiltīs vīta pieceļos, kas man citur tādu spēku dos. Pie jūras dzīve manā, tāds liktenis man ir lemts, šo zemi un šo jūru man mūžam neatņem. Gan vēja spīdz ir manī, gan zilās jūras sāls, jau skani, 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 jau skan man viļņu balss, jau skani, 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 jau skan man viļņu balss. Es kā kaija pāri jūrai lidinos, es kā kaija tālu selgā aizlaižos, es kā kaija jūras klēpī šūpojos, kas man citur tādu prieku dos. Pie jūras dzīve manā, tāds liktenis man ir lemts, šo zemi un šo jūru man mūžam neatņem. Gan vēja spīdz ir manī,
pieglaužos. Es kā vilnis tik pēc jūras ilgojos, kas man citur tādu laimi dos. Pie jūras dzīvē manā tāds liktenis man ir lēns, šo zemi un šo jūru man mūžam neatņem. Gan vēja spīdz ir manī, gan zilās jūras sāls, jau skani, 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 jau skan man viļņu balss, jau skani, 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 jau skan man viļņu balss. Pie jūras dzīvē manā tāds liktenis man ir lēns, šo zemi un šo jūru man mūžam neatņem. Gan vēja spīdz ir manī, gan zilās jūras sāls, jau skani, 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 jau skan man viļņu balss, jau skani, 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 jau skan man viļņu balss.
Iedzintara jūras, kas kur zemi vīd, reiz vientuļā krastā, ietikušies divi. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauja pukstīs, tā zvejniece jauna, prieks acīs taimīt. Nāc līdz manā dzimtenē, meitene teica, mans draugs, klusi iemīlots, sirds tevi sveica. Mēs sadarām kopā, kā man vidzemnieks teic, kā kur zemes vēji, atdzird vidzemes teic. Mēs sadarām kopā, jo tu laivinieks tavs, un zintara jūra mūsu laimē piešķaut. Dzirdējām Pie jūras dzīve mana, kuru dziedāja Inta Duka ar draugiem. Tad Pie Baltijas jūras, Čikāgas vīru kora izpildījumā ar diriģenti Māru Vārpu. Un tad Ilmārs Dzenis mūs iepriecināja ar dziesmu Pie dzintara jūras. Vallijas vecāku lauku mājas bija ziemeļi. Māte Anna vadīja mājas dzīvi, tēvs zvejnieks un jūrnieks. Smalku tīklu
lai viņa baltu zeņelīt, jūriņa prasa smalku tīklu, lai viņa baltu zeņelīt. Uzvalk baltu zeņelīti, iet, lai viņa mirdzēdam, uzvalk baltu zeņelīti, iet, lai viņa mirdzēdam, iet, lai viņa mirdzēdam, līdz ziemeļaunām durvīm, iet, lai viņa mirdzēdam, līdz ziemeļaunām durvīm. Ziemeļām taida meita, tās es braucu lūkoties, ziemeļām taida meita, tās es braucu lūkoties. Vai tu brauci vai nebrauci, tu jau manis nedabūs. Vai tu brauci vai nebrauci, tu jau manis nedabūs. Mama tēva dubļus brīdu, nekad tieša laiku gāj. Tēva dubļi sidraboti, tautu laipa ar Dievu ziemeļmeita, tu vairs manis neredzēs. Nu ar Dievu ziemeļmeita, tu vairs manis neredzēs. Es braukšu jūriņā, pa tiem jūras krastiņiem, pa tiem jūras krastiņiem, pa tiem jūras vilnišiem. Jūriņ prasa smagu tīklu, lai viņ valku zeņelīt. Jūriņ prasa smagu tīklu, lai viņ valku The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.